Aiziet uz Latvijas futbolu, uz Latvijas virslīgu. Taču, kāds muļķība? Nē. Kas jūs debīli esat? Kas jums ir nokavējis? 1 minūte nokavējis. Ej, dīrs, Skaties, te bumpers ar MacGyver'u salīmēts, ka tev kaut kas gadījās šaizu. Ko vēl tu gribi, lai tev īkrus pavēlta veikalā dodarbūt? Cik tev maksā par to, ka tu tēlo, ka tev patīk Eirovīzija? Mašīna tikai transports, lai nonāktu vienā vietā uz otram. Hokeja čempionātu kaut kādu garlaicīgi, katru gadu, kas notiekās. Ko tu nesties hoķi? Nav jau visiem jādzied labi, vai ne? Iepriekš tu taču laid guļam istabā zirgu, tagad tas vairs nenotiek. Es gaidu, ka es redzēšu čupu ar idiotiem, un to es parasti arī redzu. Kā viņas pie vēlna tika izgudrotas? Politiķi, lohi, visi. Ja tu būtu skolotājs, kāds skolotājs tu būtu? Nešpatns. Kur tu tērē piķi? Protams, forši ir kaut kāds interesants saturs, tas būtu baigi vēlams. Pagaidām tev nav. Par kādu summu tu būtu gatavs noskūt macu uz nulī? 5 pakas noskūt. Bet nekas mūsdienās jau, zin, kāds genderi vēl neko nemaina. Neko jau var nomainīt pēc gadiem, cik tas. Un tagad tu esi nofiltrēts, sarunas būs kā uguns liesmas. Atbalsta Evelatus. Rādi, kas tu esi, nebaidies būt īsts. Esiet sveicināti podkāstā Nofiltrēts. Šī mums ir 20. epizode, un pie manis ciemos ir komiķis, profesionāls mūziķis, dažreiz aktieris Edgariņš Bāliņš. Čau! Paldies! Es nezināju, ka jubilejas epizode 20. būtu tur torta pasaules striptīzes dejotājs kaut ko tādu. Jā, starp citu, tu man prasīji, es ar skatītājiem arī pateicu. Viņš man prasīja man kaut ko sagatavot, es saku kūku, ja var. Jā. Un kur tad ir tā kūka? No apēdas striptīzes dejotājs. Nu, labi, es šito baigi neuzskatu par jubilejas epizodi, es te vienkārši maucu visu vienā garā sezonā. Tā kā dzīve. Pieteikums jau svētku latviešiem, mums tik jautrs dzīve. Jā, Klau, jā, es arī to, ko es tev teicu, kad sāksies epizode, tad es tev paskaidrošu, ja, ka šitā podkāstu laikā es tev mēģināšu tu standarta jautājumus baigi nejautāt. Jā. Jo tie jau, man liekas, tu visi pa lielam zini to, ka Singapūras Satīns, Delfi, komiķis un tā tālāk. Jā. Kaut kāds dažs jautājums par to tēmu es tev varbūt uzdošu. Tu mauc, kā tev vērtāk. Bet es tev, jā. Parasti jau man prasa, kā kļūt par miljonāru, kāds es esmu, ne, un kā tik skaistam izaugt kaut ko tādu. Un ko tu parasti atbildi? Es nezinu, jāpadomā. Pēc tam redzēsim. Savuls? Paprast, pēc tam izdomāsim. Ok. Pa tām mašīnām īstenībā es nošokējos, ka tu neko pa viņām nesaproti, ja? Man tiešām pilnīgi piedirsas mašīnas. Un mašīna tikai transports, lai nonāktu vienā vietā līdz otram. Tu vari pateikt ar kādu sauc autobusu, kurš brauc 3. autobusu bolderāja uz... Solaris, kas viņas ražo? Solaris tā ir firma. Ok, es piemēram par to nezinu. Man pilnīgi Bet tas bija minējums, es nezinu. Man liekas, ka ir Mercedes autobus īstenībā arī. Varbūt, es nezinu. Pofīgi, ok. Es skatījos, ka bumpers ar MacGyver'u salīmēts, ka tev kaut kas gadījās šaizu? Nevajag to bumperi nomainīt tev. Kas tev gadījās? Es nezinu, man viņš tāds jau bija. Tu viņu nopirki jau ar MacGyver'u salīmēt? Nē, tu man servisā salīmēt tādu. Ļoti labs servis, varbūt var ieteikt. Es varu ieteikt, jā. Tiešām servisā ar MacGyver'u? Jā. Jā? Ok, labi. Man tad tāds pirmais atvērtais jautājums. Ja? Vai tavs kaķis nav greizsirdīgs, ja tu turi citu gāzi? Sapratu? Mans kaķis ir ļoti greizsirdīgs. Jā. Bet sapratu domu, jā? Jā, man šodien lēni aiziet, jā. Jā. Nē, zin kā, tas jau vispārībā. Gadījumā komiķiem nav tāds likums, ka viņi nedrīkst par neko citu vispār smieties? Jo man tā likās, ka Kreičmans attāds, man likās tas, ka tāds noteikums. Kreičmans vienkārši no humora izjūt, varbūt tāpēc tā ir. Aha. Labi. Nē, mums vienkārši, komiķis varbūt ir grūti sasmienāt kaut kādiem debiliem jokiem, tas varbūt tā ir. Jā, tas varētu būt vienīgais. Tā problēma. Mums komiķiem ir tā problēma, ka sarunā ar komiķi, visi vienmēr cenšas kaut ko tur rēcīgi, kaut ko tur pateikt, kaut kā sasmienāt komiķi, bet tā nevajag, mums tā nevajag. Tā ir slikta ideja. Es nezinu, pie kaut kādas sonoras vaitas, nerāda, kā tu tur dziedi pie Elīnas Garāņas, un kā tu operi nemāki dziedāt. Viņas ir dzirdējuši, viņam jau līdz kaklam ir tā tēma. Kas slikta ideja jokot? Par futbolu pārnājam labāk, par politiku, davai malcam. Starp citu, man bija kaut kāds jautājums par futbolu, man futbols pašam zikā, man viņš ļoti neinteresē. Tā kā man mašīnas, es tev par futbolu varu pilnīgi visu izstāstīt. Ēģiptes sastāvu var nosaukt galvas. Kas mašīnai ir galva, man vispār neinteresē. Muhameds Salāks, vēl 4 Muhamedi un vēl citi. Ļoti precīzi īstenībā. Bet īstenībā man tiešām bija sagatavots jautājums arī par futbolu, un tas skan šādi. Ja? Kāpēc Latvijā tik nenovsūdīgi iet ar futbolu? Kas mums skaiš?
Kādi mums ir talanti, basīti? Cik mums ir laiks? Mums ir 3 dienas tagad, kas ir. Ideāli. Tas sāksim. Kāpēc Latvijā nav labi futbolisti? Ja? Jā. Tātad, lai tev paskaidrot, kā rodas futbolisti, tas tā, nav iespējams, ka mums tagad piedzims kaut kāds futbolists, jā, viņš un tagad būs nākamais Eriks Holands, jā? Tā nebūs. Pirmkārt, tās ir tradīcijas, tā ir infrastruktūra, lai tas rastos, ne? Hokejā mums viss aiziet jau uz hokeju, vai ne? Ja bērns piedzimst, jā, tev tagad piedzimst bērns, kur viņš ies futbolā, hokejā vai basketbolā? Tu visticamāk viņu sūtīs hokejā, jo hokeja Latvijā fano, mums ir infrastruktūra, mums ir treneri, mums ir pieredze, mums ir taktiskie zīmējumi, kā to visu attīstīt. Futbolā nav? Futbolā mums nekā tāda vispārībā nav. Ne? Protams, tu vari iemācīt Džekiņam spēlēt futbolu kaut kādā līmenī, ka viņš var tik līdz Latvijas izlasē, vai ne? Bet mums nekad nebūs tāda superstāra. Tad viņam jāiet mācīties tur Anglijas futbola skolās, kur jau pavisam cits līmenis, pavisam cits sagatavošana. Bet, piemēram, kā kaut kādi mūsu profesionāli, piemēram, tur kaut kāds Porziņš aizbrauc tur kaut kādos 13 gados jau uz Spāniju, ja? Mūsu hokejs, kur aizbrauc jau jauniešu gados, aizbrauc jau prom, un viņi vismaz tur attīstās. Mums pat nav tādu, kas bišķiņi uzsāk Latvijā un tad aiziet to profesionālo ceļu. Kaut vai viņš brauc to pašu Angliju trenēties, bet mums nav pat viens, kurš izsities kaut kur. Ne, pēdējo 10 gadu laikā tādu nav, jā, kas tik traki izsities. Kas mums labākais futbols mums ir? Mikaunieks, ne? Cigaņiks šobrīd ir labākais, noteikti, domāju. Kas? Cigaņiks, tu pat nezini, pat Latvijas izlases labākais. Cigaņiks? Cigaņiks, tu nezini pat Latvijas izlases labāko futbolu. Ne, tas izklausās super latviski izklausās. Viņš ir Latvijas, jā. Anyway, mums neradīsies no zila gaisa pēkšņi nepieciešams. Es biju izdomājis, kā mēs to varbūt varam uztaisīt. Mums vajag atrast kaut kādus tīri labus futbolistus, ļoti daudz, salīdzinoši labus, kas varbūt nespēlē no Āfrikas, piemēram, jā. Mums paziet citās izlasēs daudz, kur ir tumšādienie spēlētāji, vai ne? Francijā jau īpaši tagad. Lai gan, tu mums vajag arī kā tumšādienos sportistus, mums vajag sapratināt mums latviešu daļavām sportistēm. Jo gēni ir arī super svarīgi. Lai mums piedzimst jaunie futbolisti, to visu, lai valsts, protams, apmaksā, vai ne? Un lai viņus jau no pirmās dienas māca futbolam. Tikai futbolam. Bet mums jau vajag arī pārējais sporta veidus. Redzi, tad tu izvēlies, ko tu tikko gribēji futbolistus. Tad tu gribi gan futbolu, gan basketbolu, gan hokeju valstī, kurā ir knapi 1 miljons iedzīvotāji. Jā. Ko vēl tu gribi, lai tev īkrus pavēlta veikalā dodarbūt? Arī varētu. Mums jau tā ir brīnums, ka mums bobslēja komanda savā sanāk, jā, reiz gadā. Kāds tu gribi gan... Boti dabūja medaļu. Var sakot, tas ir nereāli. Mums jau tā Latvijā sportistu kvalitatīvi ir 5 reizes vairāk, nekā mums vajadzētu būt uz mūsu skaitu. Tas gan. Pasties, Igaunijā ir kaut viens no šitiem. Nekā Igaunijā nav mašīna, daži māk braukt. Tur motosports, jā. Jā, kaut kāds tur rallijas vai kas tur. Autosports, jā, bet mums Latvijā jau ir pārāk daudz un tu vēl gribi futbolu. Tu man pierunāji, jo īstenībā, ja tu saki tagad atdot hokejists, atdot basketbols par to, lai mums būtu futbols, tas vienkārši nav to vērts, man viss izskaidro, jā. Mums jau viss pietiek, jā. Okay. Labi, viens jautājums tev par Singapūras satīnu, jā. Kā jūs varat kaut ko nopelnīt, ja jūs tur esat kaut kādi 10 cilvēki tajā grupā? Jā, mēs esam, tieši pareizi saki, mēs esam 6 cilvēki. Ir tā, ka, protams, nav nekāda mūsu galvenā naudas pelnīšanas lieta. Tas ir hobijs, hobija līmenī. Tas ir varbūt, mēs to nedaram, mēs nedzīvojam studijā, mēs nedzīvojam visi kopā, kā daudzi varbūt domā, ka mēs vispār dzīvojam kopā, vai nedaudz tā atsūt. Klausies, man Džekam rītā dzimene, jūs varat ar satīnu visu šovakar iefilmēt video? Aha. Davai. Jā, mēs jau katru vakaru esam kopā droši, vai ne? Jori, Jāni, nāciet ārā no toaletes. Mēs te video filmēsim tūlīt. Okay. Bet, kaut ko jau tu vari nopelnīt, no koncertiem, vai ne? Neviens jau nepilna Latvijā ar mūziku, to, ka viņš izdod mūziku. Vai ko tādu. Ar koncertiem kaut ko nopelnīt, visu sadala uz galviņām, maizītei salasās. Jā? Bet nav bijuši kaut kādas diskusijas par to, ka mēs esam pa daudz, vai tas nav bijis? Ko tu iesaka nošaut kādu, vai kā? Nē, varbūt atbrīvoties mierīgā ceļā. Kāpēc? Es vienkārši saku, vai jums iekšējā nav bijis kaut diskusija? Tu negribi savu filmētāju atlaist un viens pats filmēt? Nē, kāpēc? Tad kāpēc, lai mēs te neesam 6. Ja man būtu vēl 5, es teiktu, protams, lūdzu. Bet tad tev vairāk paliktu, nezinu, kas tev te palikt no šitā podkāsta. Sūdīgs piemērs, jā, bet tāpēc saku, man ir vienu vajag, es jau tev atstāju, tu jau vienu saņem. Mums arī visus 6 vajag. Visus vajag, jā. Bet nav bijis tā diskusija. Ne, vispār. Drīzāk varbūt kādu vēl paņemt kādu tur šoferis, vai ne? Mums vēl DJs partijas Hardijs, kurš mums rezerves
satīna dalībnieks, teiksim tā. Nu jā, es vienkārši to gribēju noskaidrot, un tas skaidrs, ka jūs Šādi tad gribās paņemt kādu, kurš māk dziedāt, piemēram, jā. Jā, kā ar to? Dažreiz paņemam kādu, kurš māk dziedāt. Mums back-vocālists iespējams būs uz Summer Sound redzēs. Kurš vislabāk dzied satīnu? Niks Evalds vislabāk dzied, noteikti viņš pabeidzis domeni. Kas tāds ir? Kas tāds ir Singapūras satīna dalībnieks, jā, mūsu producents un principā komandas galvenais Priekšnieks. Priekšnieks, jā. Priekšnieks. Varbūt tas ir, es varu iedomāties vienu tur čalu, kur es nezinu, kā viņi sauc, droši vien tas ir tas. Ļoti iespējams, jā. Jā, nu jā. Ok, labi. Man tev tāds jautājums, kas ir Latvijās sūdīgākais dziedātājs vai grupa? Sūdīgā, jādomā, ar kuriem es vairs nekad nesastrādāšu šos tādus. Par kuriem var teikt kaut ko, ja? Sūdīgākā grupa. Latvijā visas grupas ir vienkārši fantastiskas. Es vienkārši varbūt nezinu tās grupas. Es agrāk teicu audio kvartāls, bet viņi normāli džeki īstenībā. Arnis riktīgi labs fujiks. Jā, viņi forši džeki. Kaut ko jau tur sākuši labi taisīt, kas vēl man nepatīk. Es ļoti maz zinu par Latvijas metāla mūzikas scēnu vai par Latvijas repa grupas arī. Kas tev liekas sūdīgi varbūt? Nav tādu. Nevar tā teikt, ja? Nav tādu sūdīgi. Nu, katram sava auditorija, katram savi talanti. Tāda izteikti sūdīga nav. Ja pateikt dziedātājs sūdīgs, varbūt varētu pateikt Music Raičs slikti dzied, jā, bet Music Raičs ir fenomens, kuru mīl visu pasauli. Un sūdīgs dziedātājs ir tas, kurš neizdod jaunu stafu ārā. Pat tie visi sūdīgi, kas jau gadiem neko jau nav jaunu izdevuši. Visi šitie. Man liekas, ka sākumā tu teiksi, ka katrs ir sūdīgs pa savam. Katrs ir sūdīgs par savam arī, fakts, jā. Nu, jā. Ir daudziem ir dziesmas, kuras man personīgi riebis vienkārši, jā. Ir tādas, piemēram, man smildu grupu citi zēni normāli čom, bet viņam dziesma baļīti, kur es vienkārši gribu acis vai ausis izdurt savu un pārējo. Tas baļītē. Jā, man tā dziesma vienkārši kretīni ārā, kā man riebis. Savukārt citas viņa dziesmas man riktīgi patīk, piemēram, Zimbabve ir ok, Ramtai, dopu, limuzīnas forši var klausīties. Lieka štuka forša, bet, kad es dzirdu baļīt, Paldies, okay. Puiši, davai bez šitā, jā? Nākamā dziesma lūdzu. Klau, tu esi bijis klātienē ticies ar Music Raiču, ja tu pasaki, kā viņš saprot, ka viņš slikti dzied, vai viņš... Ko tu zināt, slikti dzied? Man bija tāda sazvērestības teorija, ka varbūt, ka viņš ļoti labi zina, ka viņš sūdīgi dzied, bet viņš vienkārši to izmanto. Tā vietā, lai ietu strādāt kaut kādu Es domāju, tev jāpasauc ar Music Raičus podcastu un jāuzprasa viņam, jo es nezinu. Kad cik es esmu ar viņu sastrādājis, viņš bijis 2 manos pasākumos, viņš dzied fantastiski. Nu, ko tu dirs? Viņš dzied tieši tā, dzied fantastiski, precīzi tāpat kā visos video. Tā ir autentiska pieredze. Nu, jā, autentiska pieredze, jā, tas jā. Bet, jā. Jā, pie tā mēs varam palikt, bet vai viņš labi dzied, to mēs neteiksim. Nav jau visiem jādzied labi, vai ne? Mēs jau dažādas emocijas. Mūsdienās jau tu nemeklē kvalitāti, tu meklē rekur. Cringe sajūtu, tu meklē, vai ne, ieslēdz karsti krētā, tu negaidi, ka tur būs fenomenāla aktieru spēle un liels. Es īstenībā ļoti daudz sagaidu, kad es ieslēdzu karsti krētas, ļoti daudz gaidu, bet es kaut kā maz saņemu. Es gaidu, ka es redzēšu čupu ar idiotiem, un to es parasti arī redzu skatībā. Tad jau attaisnot cerības. Jā, sveiciens Helmutam, kurš tagad pievienojies karsti krētā. Tas mans čoms, tāpēc ceru, ka viņam tu labi iet. Ok. Tā, ko es tev gribēju prasīt? Cik tev maksā par to, ka tu tēlo, ka tev patīk Eirovīzija? Man par Eirovīziju Es tev varu pastāstīt, cik man maksā par to. Agrāk es biju Eirovīzijā. Es nesen nonācām pie secinājuma ar Miku Gaunausku, ka es esmu Latvijas mūziķis, kurš visvairāk ir pārstāvējis Latviju Eirovīzijā. Vienkārši bijis tur, jā. 3 reizes. Es vienkārši biju delegācijā 3 reizes. Un par to agrāk, tad es biju Latvijas delegācijas prezidenta vadītājs. Tad par to maksāja 4 par skaitli. Nevirs 2000 katrā ziņā, jā? Par aptuveni 2 mēnešu darbu. Nevirs 2000. Apmēram, es neatceros tiešām apmēram kaut kas ar to summu. Labi. Ar to summas varbūt nevajag minēt, varbūt izgriežam ārā, tas ir valsts noslēpums. Nē, mēs neko neizgriežam ārā, tā kā diemžēl. Tu vari vienkārši izlabot sevi tagad pateikt, ka nav īstenībā 2000. Nē, es tiešām neatceros vienkārši, kas tur bija. Kaut ko, kā normāli atalgojumu par mēnešu darbu apmēram. Tā maksāja neko daudz. Tas bija ļoti labs, ļoti smags darbs, tiešām braukā. Un taisās intervijas, meklē, kur kas notiekās. Tā ir sociālos tīklus un ko vēl ne. Un pēc tam, kad es vairs neesmu prezidenta vadītājs, es tagad daru citos formātos. Tas ir rakstu portālam Delfi rakstus. Ja varbūt vārdu kādu pasākumu saistībā ar Eirovīziju vai kaut kādus sociālo mēdīju video, tad cik pats
atrodu, kā nopelnīt ar to. Bet no pašas Eirovīzijas un no lielās Eirovīzijas komunas es neesmu saņēmis nevienu eiro, vai kāds iedomājas, ka man par to maksā. Nu, tā nav. Tas cik es pats atrodu, kā ar to nopelnīt. Un visu. Un vai es tālāk, ka man patīk Eirovīzija? Nē. Eirovīzija, manuprāt, ir pats galvenais notikums pasaulē. Pēc tam sako kaut kādas tur jūsu jaunie gadi, šitie jūsu Ziemassvētki, ko jūs tur vēl svinat. Kas vēl pasaulē? Hokeja čempionāti kaut kādi garlaicīgi, ja katru gadu, kas notiekās. Ko tu nesties hoķi? Neteicu, ka es neskatos. Es teicu, ka Eirovīziju skatos vairāk. Nosauc hoķi pa garlaicīgu. Eirovīziju skatās vismaz 10 reizes vairāk cilvēku nekā hokeja, to pateikšu priekšā. Jā, un cik no viņiem ir tradicionāla orientācija? Ļoti provokatīvs jautājums, var neatbildēt. Nē, uz vietas Eirovīzijā vai Eirovīzijas publikā pusē ir geji. Jā, tā ir. Tas ir viņa lauciņš, jā. Ok, es tev varu uzdot arī pilnīgi stulbs jautājums. Tu jau vairāk tāds uzdevis. Nē, es domāju, tāds vēl stulbāks. Var, jā? Kas tavuprāt ir pats bezjēdzīgākais dzīvnieks pasaulē? Bezjēdzīgākais? Jā. Nu, ērces gan jau. Ērces skatās dzīvnieki vai tie kukaiņi? Kukaiņi skatās dzīvnieki? Kukaiņi laikam nē. Nē, nav jau tāda bezjēdzīga. Nu, visi jau forši. Visu kaut kādu funkciju pildi, jā. Man pilnīgi visi dzīvnieciņi mīļi. Es pat odu pirms citu es viņam atvainojos parasti. Nu, brīktīgi. Nē, visi dzīvnieki forši. Viens po otru foršāk. Ja mēs par šito tēmu runājam, es tā iedomāju, zini, ka ja es būtu zirgs, es būtu riktīgi apvainojos šobrīd. Padomā, ko zirgs darīs cilvēkam visu iepriekšējā laikā. Ja? Tur uzaris lauku vai ne? Visu tur pabarojas, tur karā gājis ar cilvēku, nesis cilvēku karā uz sev uz muguras, vadājis ratos pa pilsētu agrāk. A tagad, kas zirgs bez stāv stālī, viņi var kaut kad palākā. Un tagad tu guļamistabā laid iekšā savu kaķi un suni. Zini, cik pasaulē zirgi ir? Iepriekš tu taču laidi guļamistabā zirgu, tagad tas vairs nenotiek. Tagad, man liekas, pasaulē kā ir 4-5 zirgi, kas guļamistabā savu dzīvē redzējuši. Tā ir cilvēku pateicība zirgiem par visu to 1000 gadu laikā, kā viņi palīdzējuši. Tas ir šausmas, cik cilvēki ir nepateicīgi radījumi. Bet tu domā, radījumi. ka viņi pārdzīvo par to, ka viņam ir mazāk darba? Nu, nē, viņi vispār nedabū nekādu savu kredītu par... Viņa vēd tāpat un nestu to uz... Es ceru. Es dodu vispār... Es vēlos aplaudēt zirgiem. Zirgi malači. Zirgi pamaz dabūjuši slavu. Preku tev arī te kaut kāds briedis noliks. Kad tev briedis, tev kaut kādā ir karā gājis ar tevi? Diez vai? Nē, nav. Kurš Latvijā zināms cilvēks ir gudrāks nekā izskatās? Nav tāda. Latvijas, es nepazinu. Vieni stulbeņi, tu saki, ja? Tu man paprasīt, kurš stulbāks nekā Nu, kurš stulbāks? Visus nosaukt. Visi reperi, visi mūziķi, visi aktieri. Viņi ir stulbāki nekā izstāst. Stulbi kā zābaki, blīni. Nosauc kādu Politiķi, piemēru. lohi, visi. Nē, nav tā. Kurš ir gudrāks nekā izskatās? Nē, pirmkārt, viennozīmīgi Jānis Krīvēns ir staigājuši ģēnijs, tiešām unikāls cilvēks, kurš nesaprot. Nu, tādus vairs neražo. Tas bija pēdējais metiens, viņš ir ideju ģenerators mašīna, viņš ir, kamēr viens domā, vai to, kā to varētu izdarīt, viņš jau ir 3 reizes izdarījis, nofilmējis, ielicis internetā, katru ideju. Tā kā, es teiktu, ka viņš ir pirmais, kas ienāk prātā. Nu, vēl Miks Galvanovs, kas patiesībā nav nekāda vaina cilvēkam. Viņš arī uzņēmīgs, gudrs un foršs cilvēks. Nu, tas ir visi viņi vienīgie. Ok. Pārējie visi lohi. Nav tā. Visi katram savs. Kas ir tavs zemākais brīdis dzīvē, kas tev ir bijis, kad visi bija sūdīgi pastāstīt? Kāpēc bija sūdīgi un kas notika un kā izrāpies? Labi, es tev varu pastāstīt. Kas man pirmais nāk prātā? Es savulaik esmu dzīvojis Polijā. Ja? Es pat nezināju tādu faktu. faktu. Es arī ne. Es to baigi nevienam nestāstu. Es vienu vasaru gan arī visu nodzīvoju Polijā. Strādāju Polijā. Strādāju par šoferi, kas ir interesanti. Ne tikai par šoferi, bet zini tās Google mašīnas, kas braukā un filmē un fočē. Tā labus tādas? Nu, uz ļoti līdzīgas. Es tā kā zīmēju, ja kartes pilsētās tur Vroclavā un vēl pāris. Vroclava, Opelē un Vabžih vēl bija tāda un vēl kaut kādā. Vēl kaut kāds autofirmas sauks vai... Nē, tas nav autofirmas, tās ir pilsētas Polijā. Opel, Vaz un ko tu tur? Es zinu, ka Polijā, kad dalīja packaņus, tad Polijā notika futbols, laikam, kad dievis dalīja packaņus, jo viss Polijā skan... Anyway, tad es braukāju to mašīnu, es kaut kā, es arī neesmu ne labākais šoferis, ne gudrākais cilvēks, tas sen skaidrs.
Un es atapos ar to veco mašīnu, tas arī, man liekas, bija kaut kāds Opelis, ko tiešām lauka vidū, kartupeļu lauka vidū iesprūdis, tā kā ne iekšā, ne ārā, tas tā nosēdos. Neatceros, vai es smēķēju, vai ne, vai man liekas, pat aizpīpēju cigaretes tā, tur skaties, ir 7 no rīta, tas pilnīgā lauka vidū Polijā, tev nav ne mazākā sēgas, kā ar šito situāciju, tik galā tev ir tāds, ko es vispār daru ar savu dzīvi? Bet tieši garām brauc traktors tāds, hei, nevajag izvilkt, davai, veči, paldies. Nopietni, rītīgi noveicās. Rītīgi noveicās, es tur arī palikt, varbūt līdz nāvei, es nezinu. Ok, vai dīvaini, es biju domājis, ka man sāksies stāstīt par kaut kādu brīdi, piemēram, es nezinu, ka tur kaut kā finansiāli grūtāk gāja. Nē, finansiāli man ir tā ļoti labi visu laiku. Visu laiku, Ne visu laiku, bet, sākot no kura maizītē pietiek. Nē, es nezinu, kurā brīdī jāsūdzās par finansiālo situāciju. Nav tā, ka es nevaru nopirkt tikai Baltazarā māju, jā, bet uz kino šodien es iešu. Tā jāizvērtē. Plusi mīnus. Jā, nē, bet kas ir krūtāk? Kas krūtāk? Baltazarā kino nav. Baltazarā kino nav, jā. Jā. Kādu darbu tu strādāt, ja pilnīgi iedomājies, ja visas profesijas pasaulē visās maksātu absolūti vienādi? Ko tad tu darītu? Ko es darītu? Tas būtu vilcienu vadītājs, mašīnists. Tas man bērnības sapnis bija braukt vilcienā pie stūres. Garlaicīgi? Ir. Tu skaties kaut kādu futbolu paralēli. Oi, palaid garām pieturu. Nekas aizbrauks ar nākamo. Vai tu vienīgo reizi brauc? Bet tieši tā. Galvenais skaties, ka pretī kāds nebrauc. Tad viss likti. Okay. Man arī ļoti nenormāli patīk gatavot ēst. Ja par to varētu kaut kā izdomāt, lai par to maksā ļoti daudz, teiksim. Nē, pa visu vienādi. Pieturamies pie tā, ka pa visu maksā vienādi. Visu maksā vienādi. Tad es laikam... Labi, bet ēst gatavot arī baigi ātri apnikt. Tur jau baigi daudz ko jādara. Nav varamās tik viegli. Ja domājies, ka tev jāpašī virtuvē katru dienu 12 stundas, tad tu vairs... Jā. Tad es varbūt pētītu mākslu. Es skatītos filmas pa naudu. Būtu kino kritiķis. Kā tu domā, kas ir bezjēdzīgākā profesija pasaulē? Tu esi dzirdējis kādu, ka tu vienkārši domā, what the fuck, kas tas tāds vispār? Jā, pasties, tur mums valstī ir visi kaut kādi ierēģi, kur es pasties, šodien uzzināju, Latvijas loto valdes priekšsēdētājiem maksā 140 pakas gadā. Kam? Latvijas loto valdes priekšsēdētājiem. 140 pakas gadā. Es domāju tā, tu tā neko reizi nedēļā super bingo ieslēgt, paskatīties par tādu naudu. Es arī gribu. Tas ir labs, jā. Vispār, ja paskatās valsts institūcijas, nezinu, par ko tur viņiem. Vispār ļoti daudz tādas. Bet tu spied vairāk uz tām valsts iestādēm, jā, tā kā? Labi, jā, bet tās jau nav īstas profesijas, bet īsta profesija. Tas vienkārši naudas savākšana. To es arī gribētu. Ja ir kaut kāda valde, kur vēl ir brīvs spotiņš, lūdzu, es tā nosēdēšu, es visām sēdēm būšu. 2 štukas mēnesīs būšu stabili, mierīgi. Tu biji dzirdējis to statistiku, kad mums Latvijā principā sanāk tā, ka uz katru vienu privātajā sektorā strādājušu cilvēku ir viens pensionārs un viens valsts ierēdnis. Tā varētu būt, jā. Tu biji dzirdējis šitā prikolu? Kaut kas tāds varētu būt, jā. Bet tik traki arī nav, es domāju. Tur nav gluži tā kā, tur nav gluži pilni 2, tur ir kaut kāds varbūt 1,7, kaut kas tāds, bet tā statistika ir diezgan graujoša. Reāli tu no saviem privātajiem ienākumiem baro vienu penžiku un vienu valsts iestādē, kuram maksā algu no valsts iestādē rēķini, tur ir ārsti, policisti, protams, pašvaldības darbinieki. Tā varētu būt, bet viņi jau arī maksā. Nē, protams, bet skaidrs. Tāda no dirzas izvilkt statistika nedaudz, bet jā, tā varētu būt. Nē, bet tā, ko es pateicu, tā nav no dirzas izvilkt. Bet tā pievilkt aiz matiem, tā kā nav tā, ka rekurēs viens strādāja, es vienīgais tad... krāsojas mājas, un tam es par to uzturu ārstu, policistu un vēl pensionāru. Nē, tādā ziņā skaidrs. Tas, ko teiks, ka tās daudz profesijas jau ir vajadzīgas, loģiski. Mēs nevaram bez policistiem, bez ārstiem tā tālāk. Bet iedomājies, cik mēs esam liela tā sadarbība. Skaidrs, ka nevajag katram cilvēkam tur savu ārstu, jo loģiski. Nevajag. Citam vajag 2. Jā, bet tas ir vairāk par kaut kādu vidu un tā tālāk, kurā strādā tur, 20,000. Ko viņi tur dara? Zvana man un prasa, ka es nodokļus samaksāšu. Un kad tu maksās? Es parasti mēģinu reizes ceturksnī samaksāt savus nodokļus. It kā sanāk, dažreiz bišķi vēlāk sanāk. Kā tu vispār skaities? Tu skaities kā kaut kāds pašnodarbināts? Es skaitos kā topošais prezidents. Man speciāli tāds zīmēts ir. Nē, es esmu pašnodarbinātais. Man nekas nav samazināts, es vēl ekstra maksāju. Okay. Man patīk, ka es maksāju nodokļus, visi maksāju nodokļus. Kā aploksnēs naudu nepieņemu. Viss ir uz rēķiniem, man viss ir tik tīrs, ka nezinu, kur likties. Nav kur piekasīties. Kā mums visiem. Tieši tā. Tad, kad mēs runājam par šo podkāstu, kas tev aicinās, tev teicu, es tev jautāšu stulbus jautājumus. Viens no tiem ir par ķīmiju.
Par ķīmiju. Jā. Atceries, es tev teicu? Nu, papras man par ķīmiju. Es neko nemāku pats uztaisīt. Cik tu daudz no ķīmijas saproti? Absolūti precīzi neko. Man tev kā profesionāliem vienkārši tāds jautājums, ja mēs tagad varam par to bišķiņu pafilzēt un saprast. Par dažādām aizliegtajām vielām, vai ne? Nē, es mēģināju pastāstīt. Nē, protams, es arī nē, bet vienkārši tīri teorētiski, ja mēs runājam. Nu, pafilozēfēsim, jā. Ir dažādas vielas, kuras tur, Es tā aizemē biju, tur ir legāli tā kā, esat dzirdējuši tā zālīte, jā? Es Latvijā vienkārši neesmu nekur neredzējis. Latvijā tas, man liekas, latviski mauriņš. Jā, nu, marihuāna, tā to sauc. Es tā aizemē pamēģināju, vispār interesanti lieta, jā. Nē, bet Bet Latvijā nav legāli, tāpēc es nezinu, kas tas ir. Jā, nu, protams, tu nezini. Bet vairāk jautājums tādā, iedomājies, pa ko es sāku filozofēt vienu vakaru, es domāju, ir dažādas tās vielas, vai ne, viņas tu tur vadi, tur, šur, visu kaut kur tu viņas var dabūt tur iekšā, jā. Bet kā viņas pie vēlna tika izgudrotas? Tagad tu kā radošs cilvēks man izstāst, kā viņi šitādu formulu atklāja, kas ar viņu jādara, lai uztaisītu kaut kādu tādu. Tur šitādu amfetamīnu. Kā pie vēlna viņi līdz tam nonāca tavu versiju? Bet es arī par šito līdzīgi domāju, kā tu nonāc līdz tādam amfim vai kam tur, ko tur vēl tagad malc cilvēki, es nezinu tiešām. Es iedomājos, ka viens tā taisīt, tā ņemam tur benzīnu, ziepes, kaķus, palvas, tur sajaucam, pamēram. Tad viņš visu pierakstīs, nosprādzis, jā. Atnāk nākamais, tā, ko viņš te taisīja? Tā, labi, es pielikšu vēl cukuru, pamēram, arī nosprāgs. Un tā, kamēr kaut kāds 700 beigās nonāca tā, vispār labi šķirī, jā. Tas ir vienīgais, kā līdz tam var nonākt. Evolūcijas gaitā tu to papīrus nodod un līdz beigās kāds saprot, ka šitas baigi dot pa galvu. Nu jā, bet es arī vienmēr domāju, kā izdomāju, maizi uzcept, jā? Kā izdomāju alu uztaisīt. Tas tā, zin kā, tu tos augus mēģini kaut ko viņam izdarīt, mošku uzceps, baigi sūdīgi sanāk, pieliks vēl kaut kā. Tas vēl ir saprotams. Bet es domāju, šis par šitām vielām, tu esi skatījies Breaking Bad seriālu? Nē, es tos seriālus īsti. Breaking Bad, karoči, tur ir par metamfetamīnu, ka tur skolotājs tur sāk ražot viņu, jo viņam ir vēzis, vai ne? Aha. Un tur arī ir viss tas, bišķiņ no tā procesa iekšā, vai ne? Un tas viss ir tik sarežģīti, tādos grādos, kas tur, kur. Un es vienkārši domāju, es gribētu reāli būt blakus un stāvēt reāli. Kurš to fucking izdomāja, ka šitā ir jādara? Jā, tā kā mīļie skatītāji, ka tu lieto savu rīta metamfetamīnu, padomā, cik daudz cilvēki ir izgājuši tam cauri, lai tu varētu ik rītu baudīt savu dienascho devu, jā? Padomā par to. Atdot godu, jā. Atdot godu, jā, rekur seriālu varoņiem. Ja tu būtu skolotājs, kāds skolotājs tu būtu? Nešpatnis. tā ir tāda, Nē, es būtu tāds novirziens. Jā, es tu mācītu nešpatnību. Nešpatnības, jā. Es vismāk būtu vēstures skolotājs, man vēsture riktīgi interesē. Jā, man bija tāds jautājums, vai tev patīk vēsture? Man ļoti patīk, man nenormāli interesē vēsture, tīpaši tā vēsture, kas ir pēc, sākot 1900. gadu, jā. Varbūt man visi tie viduslaiki, kur tur man tieši tie patīk ritīgi pa visiem vikingiem un tā tālāk. Man patīk apmēram no tā laika, kad jau parādījās fotogrāfija un video, ka tu jau vari kaut ko pierādīt, ka tas nav tā izdomāts uz ilgais. Okay, tu vari YouTube'ā to atrast, tas jau man riktīgi patīk. Kas tieši, pastāst vēl nedaudz smalkāk, kas tev tieši tajā visā interesē? Interesē visu kaut kāds šis padomi laika, augstā kara laiks, piemēram, tur Rumānijā, ka tur Čaučesku režīms vai ne, vai... Tieši par kariem vairāk? Nē, vienkārši par visu, kā tajā laikā tur dzīvoja, kā tur... Rekur Dienvidslāvija visa bijusi, ka kā viņi izjuka, kā tur atdalies, kāpēc ir Bosnija un Hercegovina, kāpēc ASV domā, ka tās ir divas valsts, lai gan tā ir viena. Viss tas ir tik šausmīgi interesanti, kad pasties katrai valstī to gājumu un kā tur kas, kad tu saproti, kāpēc Albānija ir iebis Serbiju un kāpēc Serbija Albānija un otrā. Jā, viss tā vēsture, jā. Tas līdzīgi kā ar Indiju, godu Pakistānu, tas jau arī viss vēsture. Jā, lai gan tā teorētiski varētu būt viena valsts. Jā. Nu jā, par šito tēmu īstenībā mums reiz zin, kas nāk galvā, tas skaties to Oppenheimer filmu Oppenheimers. Es neesmu viņu redzējis, diemžēl. Starp citu, es tev iesaku nostīties, jo viņi ir par to, kā radās atombumba, un tas arī ir fascinējoši. Domāju, kā viņi tajā laikā izgudroja kaut ko tādu, ka tās tur molekulas vienkārši turpina vairoties un principā nekad neapstājās. Tas kaut kāds vienkārši unikums, vai ne? Un pēc tam uzmet Japānai, diemžēl, bet... bija pa ko, acīm redzot. Acīm redzot, jā. Bet viņam jāpriecās, ka nebija Trumps, tad būtu vēl sūdīgāk. Tad mēs suši tagad neesam.
Tad suši vispār nebūtu atnācis līdz Latvijai. Tā, nu ko es tev varu pajautāt? Jā. Par to politiku tu īstenībā bišķiņ pieskāries, jā, bet tu īstenībā tev ir bijuši reāli piedāvājumi. Vai baliņu Politikā? Jā, nāc mūsu partijā. Jā? Nē, man ir piedāvāts palīdzēt tur ar tekstiem, jo ir viena lieta, ko es māku, es tagad pazīmēšos riktīgi, ja? Es esmu profesionāls copywriters, es strādāju vairākās reklāmas aģentūrās, tur rakstīs miljonus reklāmas. Un, ja es kaut ko māku, es māku uzrakstīt labu tekstu, ja? Ko varbūt nevaru pateikt pēc satīna dziesmām. Ja? Bet es pirms vēl biju ChatGPT, es strādāju par ChatGPT. Ja? Es rakstīju visiem tekstus. Un tad man piedāvāja viena partija, ka es palīdzu viņam sarakstīt visus tās runas, tekstus, tur bla, bla, bla. Bet reāli iet kā dalībniekam tev nav? Nē, kā dalībniekam es nemazām... Tu gribētu? Nē. Jo es negribētu, es arī tam nepiekrītu. Es negribētu, tāpēc, ka politikā tev ir šausmīgi daudz jāmelo. Nenormāli daudz jāmelo un jāapceļ savi konkurenti. Tas nav tās lietas, ko man patīk darīt. Pasties, ka mēs visi reperi tik draudzīgi sadzīvojam, visi viens otru paslavējam, palīdzam kāds ko dziesmā kādā ienāk. Nu forši. A politikā visu laiku tikai mēlo, saka, viņš bija vainīgs, pats satais sūdus, citi visi vainīgi. Visi pārējie ir idioti un pīdērāsi pēdējie, visu vajag nolamāt. Tas nav mans. Varbūt, ka man būs 60 gadi un es būšu padevies pa dzīvi, tad es varbūt kaut ko tādu darīšu, bet es ceru, ka nē. Jā. Jā. Reāli, Bāliņi, kāds ir tavs priekšlikums, kā to apkarot? Mums uzliek kaut kādā parkā tur vēl vienu soliņu, atkal 20,000. Visi redz, ka tas ir sviests. Ja? Tā arī ir problēma. Tu savam tur ir... Uztais pa 5,000. Bet tur jau tas prikals varētu, un visi jau baksta pirkstu, pasties, kas tas pa projektu, kāda iespēja tur uzvarēja kāds un tā. Man liekas, ka tur jau notiek kaut kādas iekšējās informācijas nodošanas. Kāds to projektu vada, viņš tur pasaka, kādu zēnu var ielikt kaut kādam tur pazīstam, puspazīstam. Es nezinu, tu man neprasi, pasaka, politiķi, tad paprasi viņam. Tā nav par šito viedoklis, ja? Es tik dziļi nebūs viedoklis par to, kurš pie kā ir vainīgs, ka soliņš ģauns. Es domāju, tev ir vienkārši varianti, kā to apkarot. Bet labi. Kā apkarot? Nošaut dažus vai mieras, domāju. Tad būs nošaujam dažus un tad skatāmies tālāk. Tad skatāmies, vai kaut kas mainās vai nē. Jā, pastamies, ka soliņš. Ja nekas nemainās, значит, tie nebija pareizi. Cik soliņi tagad maksā? Ja projām dārgi, šaujam nākamo. Tas tāda Staļina metoda. Kā neatceros, ka Staļina laikā kāds sūdzējās, ka soliņi pa dārgi būtu, ja vienkārši nebija soliņu. Stāvēja kājās. Nebija soliņu un sūdzēties kā sugi bija aizliegts. Vispār runāt. Nevarēja. Nākamais, ja tev būtu iespēja... Ka tev foršs puķupots, kur tādu cementu zemē? Nav sen lietas. Nav kāds, jā. Es starp citu tieši ikajā krāsās es saģērbies tā kā... Jā, Zviedrijai un Ukrainai līdzīgas karoga krāsas, jā, precīzi vienā tās pašas pēc mazāk. Jā, ja tev būtu iespēja vienkārši vienu latviešu influenceru vienkārši izdzēst, jā, tu nospiedi līdzi. Es jau domāju, tur būs cits turpinājums. Vienu latviešu influenceru izdzēst. Davai to pēc tam, bet sākumā izdzēst. Tā izdzēst. Vienkārši nospiedi līdzi, viņš nekad nav bijis, viņš vienkārši neeksistē, neviens viņu tādu nezinu. Tāda nav. Kā nav? Ko tu man tagad gaidi, lai es tagad publiski nodiršu kaut kādu cilvēku un pēc tam kaut ko es uztaisīt klikbeitīgu? Edgars grib novākt uz to intrišu, jā? Es nezinu, es nepazīstu viņu labs cilvēks, gan jau man tas pilnīgi vienalga. Kaut ko tādu es ceru, jā. Tad kaut ko, cik tu vari atļauties, tik tad tu labi, saki. Kas mums tur ir? Nē, tev tiešām visi patīk, jā? Man nav neviens tāds, kurš izteikti nepatiktu. Gan jau kaut kādus svecenes un riebjās. Kuras nedod nekādu baigo pienesumu un netaisnu baigu labo saturu. Nezinu, es tiešām nezinu. Es negribu nevienu aizvainot publiski šeit. Jo tomēr es redzēju, tev podkāstu skatās jau gandrīz 400 cilvēku, tāpēc domāju, davai tevi izdzēšu ārā mieras. Es esmu influenceris, paldies! Ne, labi, bet man arī jautājums. Jā! Man jautājums, kas ir influenceris? Ar ko influenceris atšķirās no satura veidotāja? Ja tu esi satura veidotājs, saturs, tu viņu veido, lūdzu. Jā, es uzskatu, ka es arī esmu satura veidotājs. Es tev varu izskaidrot. Jā. Tātad
Pirmkārt, influenceris var būt arī satura veidotājs. Jā. Jā, bet tu vari būt satura veidotājs, nesot influenceris. Es pirms tam tas bija. Jo šobrīd es sāku tur vairāk uzskačāt kaut kādu savu atpazīstamību, tad iepriekšējos 3 gadus strādāju tikai uzņēmuma vārdā. Jā. Es tikai jums. Es esmu satura veidotājs, bet es neesmu influenceris. Jā. Influenceris tu esi tajā brīdī, kad tu gan nodarbojies ar satura veidošanu, gan tu arī spied uz savu publicitāti. Tā es to definētu. Labi. Ir tā. Varbūt, ja tu tā saki. Ko tu man jautāji, ja tu pat nepastrīdies? Es tev prasīju, kāds tavs ielūks, ar ko viņi atšķirās. Tad es pateicu, un tu pat nevari pateikt, tā ir vai nav. Jā, es nezinu, tāpēc tev prasīju, es pats nezinu. Es tev arī, kāpēc tu man kaut ko prasīji, tu man vari pats atbildēt. Nē, tas ir fakts, jā. Tā, padzeries tūlīt tās Es jau padzeros, garcībā. Kur tu tērē piķi? Kur es tērēju piķi? Tu teici, ka tu dzīvo, normālā maizītē, teiksi, baigi nav jāstāv. Nav jau. Normālais teicis, nevis tur baigā. Jā, kur es tērēju, patiesībā daudz aiziet, ka kur es daudz ceļoju īstenībā. Tagad šogad es neceļošu, tagad man vairs nav laika tam. Ļoti daudz sanāca ceļot šogad. Es biju Taizemē, es biju Albānijā, Zviedrijā, Anglijā, Itālijā. Un tur aizgāja baigi daudz. Tad tu vari tālāk, man liekas, nemaz nesaukt, jo ja tu ceļo tik daudz, tu jau vairs nepaliek pāri. Nepaliek, tur maizi kaut ko paēst, patīk iziet ārā, kaut kur paēst, pavērtēt, kā citiem nesanāk vai nesanāk. Taisīt, ēst. Tā kaut kā. Tā. Klau, no visām vietām, kur tu esi bijis, kas tev visvairāk patika? Rīgā? Nē, nevis no ēšanas vietām, bet tieši, kur tu esi aizceļos, kas tev vislabāk patika un kāpēc? Es pateiktu, es Polijā arī šogad biju. Polija ir man mīļākā valsts pasaulē. Es uzskatu, ka Eiropas labākā valsts, jo tīpaši Varšava, tas ir ģeniāla pilsēta. Tu jūties tā kā metropolē, bet bez tādas metropoles sliktajām lietām. Tur nav daudz. Nav baigi. Imigranti? Tā, tu pateici, nevis es. Bet tu daudz nodomāji, es pateicu. Cilvēku pūļi nav lieli, vai ne? Tu nevienā brīdī nejūties tā kā, ka tev kaut kas slikts notiksies. Tu jūties droši un riktīgi moderni un lēti salīdzinoši. Vēl Taizeme bija ļoti labs piedzīvojums. Tur man ļoti patikās. Vienīgais tur jādo ar 4 dienas. Labi, bet tu varbūt bišķiņ ieiet detaļās. Par to Poliju tas ir forši, ok. Ir vēl kaut kas tāds, kas tev patika un kāpēc? Man vispār ļoti daudz, man patiesībā Albānija vispār pārsteidzoši patikās. Tur ir salīdzinoši lēti un forši. Un vispār viss tas bijušās Dienslāvijas rajons, Balkāni, tur man patīk. Albānija nav bijusi Dienslāvija, ja kāds pārprat. Itālija man ir noriebusies. Tur tiešām ar katru reizi aizbrauc ar vien vairāk naudu atstāja un mazāk kaut kādas iespējas saņem. Ok. Labi, tālāk, kas ir vēl vieta, kur tu, ja tu varētu uz jebkuru vietu pasaulē aizbraukt, un neatkarīgi no budžetiem, kur tu vēl gribētu? Japāna. Japāna, vai ne? Tad ir rītīgi stilīgi. Tur vienkārši 50 gadus priekšu viss tas... Tur vispār, tur prātā var sākt. Kā tu paskaidrot, kāpēc tu tik ļoti gribētu to Japānu? Tur viss, tur man liekas pilnīgi cits, pilnīgi kultūra šoks, tur gan no kulinārā ziņā gribētu pabaudīt, gan redzēt kā tur to viņu tīrību un pieklājību, kas tiek slavēta šausmīgi un tehnoloģisko attīstību, kad izej ārā un tu nezinu, uz kuru ekrānu šobrīd skatīties. Un tā. Es tikai stāstu dzirdējis par to, cik tur vienkārši tu jūties vispār kā nākotnē, zini, ka tu tur publiskajā toaletē, tu tur pačurā, tev nomainās, ķipa tā, zini, maliņa jau un uzliek, ko? Bet tas jau tikai viens tāds, vai ne? Jā, tur viss super. Jā, un tā cieņa jau arī tāds baigais faktors, jā, kad viņam viss ir uzbūvēts uz cieņas, viss attiecības, biznesa, pilnīgi viss. Ja tu to neņem vērā, aizbrauc kaut kāds bravūrīgais amerikāns, davai, viņam tur, zini, nebūs pa ceļam. Kas ir kaut kas tāds, kur tu nekad nebrauktu? Krievija. Tu esi bijis iepriekš? Nē, kāpēc, lai es būtu tur? Tu gribēji kaut pāris centus par šo tēmu iemest? Kas tā? Tu gribēji pa Krievijas tēmu iemest pāris centus? Mums to vajag? Mēs par Ukrainu, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet... Jā, uz Krievijas negribētu braukt. Labi, jā, es arī ne. Kur vēl es negribētu? Neraujos uz Parīzi nekādā gadījumā. Tur esot briesmīgi, ka tur kaut kādi melnie piesienās to, tas jau daudz kur tagad, jā, tas normāli. Tas ir Itālijā, tur arī Romā uz ielas nevar iziet. Bet uz Parīzes neraujos, kaut kā baigi slikts PR tai pilsētai pēdējo laikā ar visiem futbola faniem un vispārējo, kur vēl man negribās. Pārējo visu var domāt. Davai, labi. Nākamais jautājums. Kurš ir Kā uz Meksiku man pēdējā laikā arī sāk negribēties pēc šī pasaules kausa viņu fanu uzvedības, bet gan jau kā aizbraukt kaut kad.
Nu, Meksika varētu būt interesanti. Jā. Nu, Tur varbūt tie visam tam- karteļi, tur laikam jāzina. Tur kā, tur, Nē, nu varbūt uz tiem karteļiem, nevar būt kaut kādām turistu vietām, labāk drošības pēc. Tomēr gribās arī apakaļ atbraukt vienā gabalā. Ja Nu, var. vienīgais nebūs tā autentiskā pieredze. Ja tu aiziet Jā, tur, jā. tas līdzīgi, kā tu aizbrauc uz Ziemeļkoreju, vai ne? Tur, kur ir priekš turistiem viss gatavs, un tu domā, ķipa, tas ir. Jā, jā. Vienkārši Deivids Barons arī stāstīja, ka viņš bija Ziemeļkorejā. Viņš Jā. teica, tur viss sagatavots, un tā nav īstā dzīve. Īstā dzīve ir tas, ka tev ved, un tu pasties tur, kā tie tur, zini, kuri nav iestudēti aktieri, kā tie maucot. Tas ir īstais. Nākamais jautājums. Kurš vai kura ir garlaicīgākais slavenais cilvēks Latvijā? Nu, ko tu man visu laiku šitos prasi? Tu visu laiku meklēji, lai es kādu nodirdu. Nu, mums vajag arī kādu klipiņu uztaisīt, ko tu tikai stāstīsi savus rožanos stāstus. Garlaicīgākais cilvēks Latvijā. Un tev nebija tā, ka tu parunāji, un tev tāds, ak, Dievs, tev vienkārši nebija vērts runāt. Nav neviena. Garlaicīgi cilvēki vienkārši nav atpazīstami. Ja tu esi atpazīstams, tu jau esi interesants. Nu, kaut Es tā kādā ziņā, domāju. jā. Bet varbūt tā, ka viņš tur bija garlaicīgāks nekā tev likās. Tev likās, wow, nu, overrated. Ir overrated slavenības. Latvijā? Nav. Viss ir. Tikai underrated ir daudz. Nu, nostās, Viss kas ir Singapūras satīns ir ļoti underrated. Jā. Podkāsts bija vaļā pamāstie klausīts, teikt, komiķi daudz Latvijā ir underrated. Bija vaļā, jā. Starp citu, cik jums ilgi jau tas bija vaļā ir? Un vispār mēs drīz svinam 200 epizodi. Bet gadu ziņā? Gada 6, 7 vismaz ir. Es domāju, 6-7 gadu. Ja ne vairāk pat, ja ne Man šis vairāk. podcasts ir pusgadu. Pusgadu. Jau 20. epizode. 6 gadi, jā. Normāli maucam, normāli. Nē, nu it kā nav nemaz tik traki, jo īstenībā sākumā es maucu vispār reizi nedēļā, un tas bija žoski. Tev Cik vienkārši tad tagad ir? Nu, reiz divās. Nu, Bet labi. tāpat pietiekami žoski, lai, nu, zin kā. Jā. Nu, kāds tev ieteikums kā pieredzējušam podkāstu? Nē, galvenais ir maukt saturu pēc iespējas vairāk, un tad no tā arī radīsies tie skatītāji. Nu, protams, forši, ja ir kaut kāds interesants saturs, tas būtu baigi vēlams, pagaidām tev nav. Bet, nu, skaties, jā. Šitā epizode tev baigi daudz neko nedos, uzreiz pasaka, tikai pasaules kaut Nē, šitā jau tāda labdarība pasaules kaut priekš kādas tev. smukas meitenes, smukas vecenes pasaules. Tad Nu, viss iesaka- tā, Iesaka kaut kāds smuks. es taču nepazīstu nevienu meiteni, es nezinu. Nav nevienas smukas Tev meitenes draudzeni Latvijā. ietrenējuši tā runāt. Bet loģiski, Jā. čau, Elza. Starp citu, es tev gribēju arī paprasīt, kā tev, jūs jau nesat precējušies, ne? Neesam precējušies, ne? Kāds tev vispār uzskats par visam šitām ģimenes lietām to tālāk? Tu gribi bērnus, gribi precēties, kur tu to... Kaut kad precēsies, kaut kad būs bērni, jā. Jā. Ja tev pieņem ir bērns, ja tur rakstīts tas tetovējums, jā? Jā, Jā, smuks vārds. Man ļoti patīk vārds Šarlota. nu, paldies. Tiešām godu vārds. Man ļoti patīk vārds. Nu, skaists vārds, es pat nezinu, kā lai es to joku pieņemu, jo reāli, nu, es to tāpat neticēju. Tas nav joks nopietni. Es agrāk biju domājis, ka man būs meitas arī šlauks Šarlota. Tiešām godu vārds. Jā, Bez ok. dišanas. Nē, nice. Nu, un jūs esat ar draugiem domājuši par to, ķipa, nu, kā būtu, ja būtu, piemēram, tu Man, protams, to jau visu pārsavās. Nu, pastāsti, jūs esat- Kāpēc tā ir mūsu lieta, kāpēc man tur jāstāsta tev? Nē, nu, Kā labi, būtu? Tad tu Nu, vari būtu teikt, tā, ka būs bērns, jā, un tad viņš būs. Nu. Bet, nu, tā kā vai gribētu puikas vai meitenes, to tur negrib Tu stāstīt. zini, ka tādas lietas nav izvēle. Tā kā tas Nu, es jau zinu, es jau tagad zinu, jā. Tagad zini, ka būs, tad skatīsimies. Ja kas zvanīs, un tev prasīsim. Es par šito īstenībā rēcīgs stāsts par to, kā man pa meitiņu. Es tev, Jā. protams, turpināšu uzdot jautājumus, īsi iestarpinājums par to. Man, kad bija tā kā gender reveals, vai ne? Man bija tā, tur bija visi domāja, ka būs puika. Jā. Jo tāpēc pa manu radu līniju visi puikas visu laiku. Tur tā, kas tur to sonogrāfiju taisīja, arī pēc visiem žestiem likās, ka tur puika būs un tā tālāk. Un mēs paprasām, tur, lai mums uztais to tur izšaujamo, lai nesaka, kas ir. Un mēs jau vienkārši, priko pēc izšausim, mēs jau visi zinām, tur būs puika. Tā kā viss par to lietas izšauj un vienkārši rozā, un mēs vienkārši šokā. Sājauci gan jau uz tos tik liters. Nē. Zinu, kāpēc zinu, ka nē, jo pēc tam arī piedzimēt. Nu jā, tas ir labs rādītājs, jā. Tas ir Tas ir tāds labs. tāda maziņa atkāpe. Bet nekas mūsdienās jau, zin, kāds gender reveal neko nemaina. Viņš jau var nomainīt pēc gadiem, cik tur. Bet tā jau ir. Tas jau ir nezinu. briesmīgs temats. Tas ir briesmīgs temats. Man liekas, jau zini, kā pa šitiem tur tā kā. Labi, tu aizbrauc taizem, tur tas ir vispār normāls temats visiem. Tāpēc es labāk nebraukt. Jā. Labāk nebrauc. Jā. Nu, jā. Jo, zini, kā tas par kaut kādu orientāciju, tas vēl ok. Zini, kā tu tur dari, kā tu vēlējies, vienkārši nebāzies virsū citiem. Piemēram, labs piemērs mūsu prezidents. Ja? Viņš ir tas, kas viņš ir, bet viņš nebāžās virsū citiem ar to. Un tāpēc viss ir fajn. Bet šitās kaut kādas dzimuma maiņas vienkārši. Ejam tālāk. Kā domāt, tas nāk arī uz Latviju? Kā dzimuma maiņas vai Jā. nāk uz Latviju? Nē, tas viss, kas notiek pasaulē, notiks arī Latvijā. Ak, Dievs, ejam, Nebūs tā, ka tiešām mēs ejam tālāk. Tiešām. Nebūs tā, ka kaut kas mēs
tā visi varēs darīt tā, mēs vat vienīgi nē. Nu, tā nebūs. Ko pozitīvāk varēja pateikt. Nu, bet mēs jau runājam par pozitīvām lietām, ko mēs par Eirovīziju runājam, varam parunāt vēl. Par Eirovīziju? Par Eirovīziju mēs varam droši neturpināt. Droši neturpināt par Eirovīziju. Tā, tev kādreiz ir kāds par kādu joku, vai arī vispār kāds pa mutu solīs? Solīs, jā, devis gan nē. Bet pastāst par kādu stāstu, kur ir kāds solīs un pa ko? Kāpēc? Nē, to es nestāstīšu. Nevar teikt? Nevajag atgādināt cilvēkiem, vēl sadusmosies kāds. Nē, nu, tā konkrēti pa pūrnu varbūt solīs arī nav, bet ir cilvēki, kuri tā kā saka, ka, nu, kas apvainojušies no kaut kādā pasākumā, ka es bieži kaut kādos raustos piedalos, kur raustoja cilvēks un kāds varbūt ne līdz galam saprats, ka par viņu arī var jokot. Jā. Bet daudziem patīk teikt, ka nu tik dos pa pūrnu, ko tik vēl ne. Nu, labi, nāc dod un tad nedod. Nu jā, nu tā vienmēr ir ar heiteriem, tāpēc es gribēju to tavu skatu punktu pastīties. Nē, nu, ja mēs skatāmies kaut kāds internetu komentārus, tā ir vispār cita kategorija. Man ļoti patīk latviešu internetu komentētāji, tīpaši tie, kuri nepietiek drosmes pat savu vārdu īsti uzrakstīt, vai ne, zem segvārdu kaut ko dirstēs, nu, jūs esat tādi malači. Čempioni, es gribētu pateikt. Es nesen biju ielicis arī TikTokā video, to man solīja pa galu kaut kāds čalis, kuram bildē bija žirafa. Nu jā, vat šitie Kur tu esi? Es braucu tagad. Jā. Viņam gan jau ir 7 gadi, viņš tikko pirmais ieslēdz datoru un viss, nu. Jā, bet, nu, gan arī norāvos. Bet ne. Nu jā. Jā, labi, ka es neiedu lokāciju savādāk dirsā būt. Tagad tu nevienu nesaki, kur mēs tagad datoru Es nemaz neteikšu, ka mēs esam pusciemā, jā. Ok, tā. Par kādu summu tu būtu gatavs noskūt macu uz nulīti? Tā jābūt naudas summai. Par ļoti labas tam būtu ļoti labām derībām. Par derībām, bet summa ziņā, ja kāds... Summa ziņā, nu nezinu, nu labi, 5 pakas noskūšu. 5 pakas tikai? Nu, bet viņš ataugs apakaļ, ja domājies? Nē, labi, pagaid, nu kaut kādā ziņā tikai. Cepuri arī var uzvilkt. Nu, varbūt, nu, lai es padomātu. Kas tavu blondo matu ēru tev apnika? Tu jau visu laiku staigā? Es domāju, kaut kad vēl būs. Jā? Jā, es domāju, ka nav izslēgts. Vienkārši tagad tāds tumšāks noskaņojums varbūt, jā. Jā? Nu, nē, kaut kad varbūt būs. Es nezinu, no 1 līdz 10, cik laimīgs tu esi šobrīd? Nu, 8. Jā? No. Vispār sūdzība nav, viss nav. Ir ko strādāt, ir ko mīlēt, ir ko darīt. Kā ar veselību arī tāda acīm redzama problēma nav. Bet īstenībā baigi labi. Vispār sūdzība nav. Kur ir jums ir galvas, automašīna, ir viss, ko vajag. Es nezinu, ko biežāk ceļot, varbūt varētu, kā jūs teicat, nesanāk īsti laika paceļot. Tev ir bijusi kaut kāda, pastāst par kaut kādu piemēru, kas tev bijusi kaut kāda tīzlākā sadarbība, kas tev ir piedāvāta? Ko tu varbūt atteici vai, nu, nav bijis kaut kas tāds? Tīzlākā sadarbība. Nē, zinu, kā dažkārt tās sadarbības piedāvājumi jau nāk kaut kāda tīzla tur no sērijas. Edgar, kur varbūt tu gribi sadarboties, mūsu produkts, tev jāuztaisa tur, 6 rīli, 6 TikToki, 20 storija. Mēs tev par to dosim atlaižu kodu un 100 eiro. Bet tikai vēl, tie piedāvājumi ir dažkārt ļoti dažādi. Tas range ir bijis ļoti dažāds. Ir tādi, kas nav samaksājuši, vai ne? Ir tādi, kuriem es vēl gaidu. Jā. Vismāk nesagaidīšu, jā. Ir tādas ļoti populāras firmas, kas palikušas parādā un izliekās, ka nekas nav bijis. Nesauks nevienu vārdā. Tas ir baigi traki īstenībā. Jā, bet tu zini, tas sadarbību modelis, tas ir kaut kāds vājprāts. Visi prasa no satura veidotājiem tā. Video vajag pirmdien no rīta 9, ne minūti vēlāk. Iesūtīt vajag jau iepriekšējā trešdienā. Mēs visu tur tā un tā vajag 4 video, mēs tur izvēlēsimies. Visu vajag. Kad vajag samaksāt, jā, tad es varu pusgadu gaidīt brīžiem. Kur, klients samaksās, tad mēs samaksāsim. Man kaut 5 nesamaksāti rēķini stāv. Katru pirmdienu aizrakstu visiem sveiciens jaunajā nedēļā. Viss nekāda efekta. Tā ņirgāšanās, kas notiek par satura veidotājiem no reklāmas aģentūra un no produktu puses, tas ir vājprāts. Daudz to saka, ka Niklaus to teicis, gan citi, ka tas
Tas ir tiešām smieklīgi. Kā. Bet baigi dīvaini, jo, zin kā, piemēram, man tur zin kā, nekas tāds nav bijis, jo es mēģinu maksimāli no tā izvairīties. Jā. Ja tās ir kaut kāds mazāks summiņas, srazu ņem maksā avansā, tad es darbojos un ātri dabūju gatavu. Tas, jā, tas tā ir... gan es nedaru, jā, tas neprasa avans, būs jāsāk prasīt. Un ja ir lielāka summa, tad uzreiz vai nu tas ir līgums, vai arī tu maksā vismaz daļu avansā. Ko tev tas līgums dod? Man arī tas ar nav, līgumiem ir. Nē, tas nav Pagaidi, drošākais. mēs tev samaksāsim pēc mēneša. Nē, tas nav drošākais. Drošākais tas, ja tā ir kaut kāda jau lielāka summa, tad viss tu maksā pusi, un tad tu gribēsi, kā saka, būs gatavs pabeigt. Jā, tā ir. Jā. Man pa vienu pasākumu vadīšanu es jūtu, ka man vispār nesamaksās sveiciens Saules bases, jā. Saules kas? ETCs bija viens pasākums, ko es vadīju. Tas baigs stulbi, jā. Es būtu tik dusmīgs, man liekas, vispār teiktu, to naudu iespraudu sev pakaļā, un es tev čīsti izvazāšu pa visu internetu. Jā, bet tad arī negribās tādu slavu, ka es kaut kāds vazātājs. Kāds vazātājs tev nesamaksā, tu esi sen novadījis pasākumu, ko tu esi slikts par to, ka tu esi dusmīgs? Es reāli čīsti, man būtu pofīgi. Labi. Var sakot, Latvijā ar šo ir problēmas. Ir citas aģentūras, kas ir lielas, piemēram, sveiciens aģentūrai Vrong, piemēram, un vēl citām, kuras vienmēr samaksā bezmazliet tajā pašā nedēļā un ar vienmēr labas sadarbības un viss forši, bet, ir aģentūras un ir produkti un klienti, ar kuriem vajadzētu piestrādāt pie šīm. Tāpēc jābūt uzmanīgiem, jā. Jā, uzmanīgiem čisti jābūt visiem. Kas ir tavs sliktākā rakstura īpašība? Es esmu šausmīgi slinks dažkārt. Un dažkārt es tā pārsteidzoši kaut kā tā nenogaidu kaut kādas lietas un pārāk ātri. Pacietības trūkst? Pacietība man ir 0. Pacietība un slinkums man ir daudz. Ļoti laba kombinācija. Jā. Okay. Un kā tu teiksi, kas ir tava labākā īpašība? Es esmu nenormāli skaists. Labi, otra labākā? Labi, es padomāšu, kas ir normāls. Kas man ir? Man liekas, ka es tāds... Es nezinu, tas jāuzprasa. Kaut kā, saprotu, tu jau tomēr ar daudz lietām šajā pasaulē nodarbojies. Tas, ka man labi īpašība tas, ka man viss ļoti daudz lietas interesē. Nav tikai tā, ka man interesē viena lieta mašīnas un hokejs man interesē ļoti daudz. Gatavošana, Eirovīzija, politika, vēsture, sports nenormāli interesē, mūzika interesē, internets interesē, TikToks interesē, viss satura veidošana interesē, filmēšana, gaismošana, viss interesē. Tiešām viss interesē. Okay. Neinteresē mašīnas. Mašīna piedāvājums, lai sūta tev, jā? Jā, var sūtīt. Volkswagen Passats 2010. gada. Es biju domājis vairāk sadarbību, bet jā. Zini, kas ir, kamēr es neaizmirstu, jā? Mums ir tā kaste ir izjukusi, jā, bet mums ir atbalstītājs Evelatus. Kas viņš ir? Es zinu, kas ir Evelats, ko viņš tur dod. Man jau tā kaste, zini kā, mums ir cik jau tās epizodes, man jau tā kaste ir izjukusi. Tātad, jā, viens no atbalstītājiem podkastam ir Evelatus, kas tos krūtos stikliņus taisa, ko nevar izšķēdīt. Tā kā es nezinu, kāds tev ir telefons, tad stikliņi, diemžēl, to nevar iedot tagad. Nekas man tieši ir mājās, jau vēl neuzlikts stikliņš. Man ir bet tev būs jaunākais iPhone, jā, viskrūtākais jaunākais iPhone man ir. Fonā man ir Anglijas izlases uzbrucējs Harijs Keins, jā. Tālāk, paldies. Labi, tālāk. Tātad tev būs iespēja izvēlēties jebko no šīs kastes, uz šeit vienkārši dažādi Evelatus produktiņi. Tagad jāizvēlās. Jā, reku vienalga. Pastāsti man, kas tur ir. Reku kaut papildus adapterīti, sekutēji selfie sticks. Selfie stick uzreiz var mest ārā. Selfie sticks, rekutēji kaut kāds papildus vādiņš, tie vienmēr noder, viņi vienmēr pazūd. Powerbankam man tieši jauni. Šitie nav powerbank, šitie ir ten wireless charger, kur tu uzmet telefonu, vienkārši lai nav jāsprauž. Jā, tas man. Un te ir modinātais. Un tas ir viss. Modinātais man ir, modinātais man ir. Tev viss te būs, visticamāk. Parādi man šo te. Tas vienkārši adapters vēl viens, jā. Vai arī behā tu vari iespraust šitā, tad, ja to nav. Piepīpētājā tas lādētājs. Es nezinu, vai šitam ir mūzika vai nē, tas būtu jāpatčeko. Bet, es laikam šito paņemšu, to vienkārši spraudni. Jā, viņi vienmēr nodara, vai ne? Tā kā es jau baigi nebrīnīšos, ja tev, viss šis ir, bet vienmēr vadiņš vai kaut kāds. Man vadi ir miljons, man šito te trūkst. Jā, vot, super. Labi, paldies Evelatus. Paldies Evelatus. Noderīgi. Travel Charger 32W. Vati, jā. Vati. Mēs jau te virzamies uz beigām, bet... Kur te tik ātri? Es tikko atnācu. Kur man telefons pazuda? Labi. Anyway, iedomā tu telefonu.
lai es varu saprast, paldies. Lai es varu saprast, kas mums tur notiek. Ok, tā, tu jau viss tev jau iepatikās šis podcasts, ja? Nu, tikko iesūta, tagad jau. Tagad es atvēries gatavs runāt, ja? Jā. Karsti nevienīgais, nav karsti tev? Ir karsti, man ļoti karsti ir, jā. Arī, bet šodien vispār karsti. Šodien mums dirsā jau ar visu karsti. kondišku mēs vienkārši cīnamies, tā kā itāji. Mēs turpinam. Jā, es paskatījos, man tur sadarbības partneri raksta, prasa, kad Pa būs 100 video. eiro 15 storija, jābūt trešdienai, ja? Jā. Ok, tā. Zini, kāda tēma es ar tevi gribu parunāt par šo family-friendly saturu? Kā domā, cik ļoti visiem šiem influenceriem, visiem ir galu galā jābūt family-friendly, lai viņus ņemtu sadarbībām, pasākumiem, tralala? Es domāju, tas ir atkarīgs no projekta un no klienta vairāk nevis nekā no paša influencer satura veidotāja. Ja? To jau parasti tā saucamajā brīfā norāda, ko drīkst, ko nedrīkst, ko nevajag. Ir tādi drosmīgāki klienti, kuri pieļauj bez mazliet lamāšanos un ko tādu, lai būtu tāds provokatīvāks saturs, vai ne? Tas atkarīgs no tā, ko sarunāja. Nu jā, bet tev nešķiet, ka pēc tam tas var atstāt kaut kādu ēnas pusi no tā, jo, piemēram, tu viens klients grib kaut ko asāk, jūs tur ar kaut kādu lamošanos uztaisat to tur sketči, ja? Un pēc tam cits klients domā to, viņš jau tur tādu sūdu nodarbojās, nē, tāds mums neder. Nē, es domāju, ka tas ir tikai labi, ja tu vari būt daudzpusīgs, ja tu vari ar vienu klientu būt provokatīvs un otrā tu tur sēdi uzvalkā un šīs bankas piedāvājums ļoti labs, jā. Jo tas jau galvenais, ko tam produktam, tam klientam, kur pārstāv, viņam jau svarīgi ir tā tava auditorija, ko viņš grib uzrunāt, ne? Man auditorija ļoti labi zina, ka vienā dienā viņi redzēt to, ka es saku, ka SEB bankai ir ļoti labs piedāvājums, nākamā dienā es varu mētāt picas šķēles pa griestiem un teikt, ka labi līp, jā. Jā. Nu jā, es tāpēc gribēju tavu viedokli šito uzjautāt, tāpēc, ka es pats vienkārši daļai esmu tajā situācijā, jo varbūt es nezinu, biju redzējis vai ne, tur tas tēls Slaviks ir, vai ne, kur es esmu, nebija redzēts. Kurā no visiem sociālajiem tīkliem tas jāredz? Tas ir gan TikToks, gan Instagrams un tā tālāk. TikToku es esmu pilnīgi visu izšķirstījis, es iztīju līdz pēdējiem video arī vienreiz jau. Visus redzēs, tāpēc domāju, ka es esmu redzējis. Internets vienkārši nebija, tāpēc tas ir tikai tad iespējams, ka tad tev vairs nelādē. Bet jā, vienkārši tas stāsts par to, ka man arī ir tāds rūpīgs tēls, tāds urls tēls, vai ne, kas arī tur baigi gāja urā, es tur arī lamājos, visu pīksnēju priekš klientiem un tā. Bet tad man sāk vienkārši tur tikai atpazīt un tikai uzrunāt kā to, un es saprotu, ka es negribu visu dzīvi būt tikai tas tēls, vai ne? Un man nācās strādāt pie tā, sava otra tēla, vai ne? Jā. Un tāpēc gribēju par tevi padiskutēt, kā tu domā, tas atstāja vai neatstāja to iespaidu, jo man liekas, ka kaut kāda iespēja tas atstāja, bet tas nav tā, ka tas tev nogriež visas iespējas, teiksim. Es domāju, ka tas nenogriež visas iespējas. Kur Edgars Aivars, viņš arī visu kaut kāds tur bombžus filmē pie Origo, vai ne? Un tagad viņš strādā ar visiem iespējamiem klientiem, ko vajag, ko nevajag. Es domāju, ka būtiski, ka tu māki taisīt labu saturu, vai tas neatstāja kaut kādu baigi slikto iespēju. Man tā patīk tos domāt, bet tas atkal, protams, atkarīgs no paša klienta, kurš tevi ņem. Man nevienam vajadzēs nopulētu ģimenē draudzīgu satura veidotāju, kuram nekur vispār viņa vēsturē neatradīs nevienu vietu, kur viņš ir vai nolamājies, vai ko slikti izdarījis. Ar citiem vajag tādu ekspresīvāk. Jā. Es paskatīšos, ko tu man iesmērēji. Vienkārši parasts galiņš. Atkal man melnus galiņus mēģina iesmērēt. Nē, šis labs, jā. Baigi lielais. Jā, tu tur kā USB, tas nozīmē, ka jebkādu tur iespraudu no otru gala telefonā, viss notiek. Un melns, jā, iedomājies. Baigi tagad aktuāli tie USB tieši ir, jā. Jā. Bet labi, paldies. Vispār pasauli to iet, jā. Ļoti moderni. Tā. Es vienkārši iepakojumu atstāšu, man nevajag, protams, ka šitā. Labi, jā, ja tev tas liek labāk justies. Jā, es tik labi sajūtos. Tātad, kad tu pēdējo reizi sajūties kā neveiksmīgs? Nav tāda reize bijusi. Vispār tavā dzīvē? Nope. Tas, man liekas, vienīgais cilvēks pasaulē, kas tā var pateikt tādā gadījumā. Varbūt kaut kad skolas laikā varbūt tas tā bija. Varbūt kaut kad, kad es atnācu kaut kad jaunu klasi, 7. klasē, un kad
Es nevienu nepazinu, tam kā saka, Dievs, nevienam es nepatīku. Bet nekas nedēļa pagāja, viss bija čom jau. Bet tā neveiksmīgs. Nav varbūt baigi tāda sajūta bijusi, jo vienkārši, man nav laika pārdzīvot, kādām lietām ir tik daudz jāstrādā, jā? Ja Singapūras Atinām jauns albums iznāca, tad jūs dzirdējāt, nedzirdējāt. Dziesmu Bezdarbnieks, piemēram, ļoti labi iesaku noklausīties. Tur mēs varam parādīt, tur mēs tieši parādām, kā bezdarbnieki nepārdzīvo, bet bauda dzīvi. Jā. Un vēl par šo un daudzām citām tēmām es izstāstīšu savā stand-up izrādē Vidējais latvietis. 3. oktobrī pirmizrāde, bet pēc tam ir izrāde pa visu Latviju. 3. oktobrī? 3. oktobrī vēlēšana dienās, ar citu. Speciāli uztaisīt. Tas ir speciāls piedūriens, ja? Tas ir speciāli piedūriens, jo mans plakāts uztaisīs arī tā, ka es izskatos pēc politiķa. Un tāpēc 3. oktobrī pirmizrāde, mums ir 82 dienas, ja nemaldos. Jā, precīzi 82 dienas mums līdz 3. oktobram, es skaitu katru dienu. Es katru dienu stundu... Tagad tāds atkarībnieks. Jā, un es tagad, ja es katru dienu stundām ilgi gatavojos izrādē, rakstu jokus ļoti daudz. Ko tu mūli? Nopietni? Bet loģiski, ka man stundu vismaz jāstāst joki kvalitatīvi. Cik tas grūti uzrakstīt? Un tas tev nevajadzēja skatītājiem teikt, ka tev viss ir gatavs, davai pērciet biļetes? Protams, ka man nekas nav gatavs. Pērciet biļetes, es tagad paralēli, jūs jau skaitat naudu, es pēc tam izdomāšu, ko es vispār teikšu. Ne? Bet tad jau, sapratu, ja es tagad izdomāšu, ko es zinu, kas būs aktuāls tajā brīdī pēc 82 dienām, varbūt tev droni būs salidojuši. Es nezinu. Varbūt tik daudz, kas notiksies. Tik daudz, kas notiksies 82 dienu laikā, par to visu būs jāpajoko. Ok, skaidrs. Es tev par šito procesu arī gribēju jautāt. Tas nozīmē, ka tev izziņot izrādi, un tad paralēli top tas aizskatā tas materiāls, Jā, vēl jau viss tiek izmēģināts open micos un tā. Ir daudz, kas jau, protams, ir sarakstīts, bet daudz kas vēl tiks sarakstīts, jo deadlines jau ir tas vislabākais dzinulis, vai ne, kas dan uz priekšu. Jā, noteikti. Saturiņa. Noteikti, jā, tas, kad jābūt gatavam. Tu vari kaut ko arī atklāt skatītājiem, kas tur būs kaut kādas konkrētas tēmas, vai ko viņiem sagaidīt? Nē, nekas tur būs viss. Kāpēc viņiem pirkt biļeti, Edgar? Kāpēc viņiem pirkt biļeti? Tāpēc, ka es 8 gadus neesmu bijis, jā. Un tev viss sakrājies? Man ir sakrājies, jā. Un pirms 8 gadiem man gāja ļoti labi, viss izrādes tika izpirktas. Domāju, tagad līmenis daudz pacēlies līmenis, gan mans, gan stand-up līmenis, gan arī. Tā izrāde, es varu pateikt, tā nebūs tikai tā, ka es stāvu ar mikrofonu rokās un saku, zirgs ienāk bārā, jā. Tur būs visā kā šova elementi, tur redzēs. Tur būs šova elementi, tur būs vairāki mikrofoni, ticamāk. Būs viesi mākslinieki tā kā? Nē. Kaut kādi šova elementi? Tādā ziņā tu nebūsi vienīgais skatus, ja? Nē, es būšu vienīgais skatus, varbūt tur būs vairāk tēli un būs... Kas tad atšķirsies? Es tā arī nenoķēru. Tas iespējas mūsdienās ir dažādas. Tu vari runāt, ja tu vari mūziku kaut kādu fonā salikt, tur ir skaņu efekti, gaismu efekti, ekrāni, iespējas, ko darīt uz skatuves tagad ir milzīgas. Es centīšos pēc iespējas vairāk arī to izmantot. Teiksim tā. Ok, super, labi, tagad pērciet biļetes. Jā. Sākot ar 3. oktobru 1. ja? Tad ir pirmizrādes, to varbūt jau vairs nav biļešu, es nezinu, bet tad ir vēl pa visu Latviju ir izrādes, un Rīgā būs vēl vairākas, es ceru, ka maucam. Jā, ja tu man atsūtīs linku, es ielikšu arī aprakstā, varēsiet taisno arī uzspiest, jā, bet... Saucās Vidējais latvietis, ierakstiet Vidējais latvietis, internetā atradīsiet. Tas linkais, tu pat nevari apņemties. Tā kā es neatceros linkus no galvas, kādi viņi ir. Tu gribi, lai tev nāk cilvēki? Lūdzu, atnāc. Lūdzu, es būšu tik smieklīgs. Okay. Tālāk pie jautājumiem, jā. Man te daudz nekas tev nav palicis, vai ne? Starp citu, picu ēdīs? Kāda pica mums ir? Brīvdienu pica mums atnāca. Tā pipara mīļākā pica pareizi. Starp citu, viņam sanāca baigi labā reklāma, jo viņš nodirsa un tur vienkārši saradās kaudz ar aizstāvjiem un ļoti labi. Tāda reklāma. Bet ļoti labi. Tu pats esi ēdis vispār iepriekš? Es kaut kad esmu ēdis, jā, bet pirmkārt, ko es gribēju pateikt par to gadījumu, es varu uzmet atstiem video. Ļoti man patīk, ko Pipars pateica, man arī Betsī visi šitie te, kas mūsdien viņam atsūta jebko, viņš saka, oj, tik garšīgi, ej, tu nos labākais, ko es esmu. 200% brīvdienu pica nav ne tuvu labākā pica Latvijā, vai ne? Tas ir 100% drošs. Viņi ir garšīgi, protams, viņi ir garšīgi pica. Es reāli neesmu labāk ēdis, god vārds. Man viņu vispār par neko reklāmu pat nemaksā. Parādi man to pici. Mēs pēc tam uzsilmēsim. Nē, tu man parādi to pici tagad. Nē. Bļoļ, tu parādīsi, vai nē? Davai atnes parādi viņam to pici, mēs viņu pēc tam apēdīsim. Uzsilmāsim tavu live reaction. Es nekad neesmu ēdis sliktu picu, vai ne? Bet vai šī ir labākā pica? Šī noteikti nav labākā pica Latvijā. Bet viņa ir garšīga pica noteikti. Pasties, ka viņa ir bieza.
Tā es vienkārši šeit maizi ar kaut kādām lietām pa visu. Es Kas ne- ir ļoti garšīgi. Tas, Bet ko- es nesaku, ka tā ir labākā pizza Latvijā. Tas, ko es Saprotat, tev- ko es saku? Tas, ko es tev varu pateikt, ka man par šito reklāmu vispār viņš neko nemaksā. Jā. Es viņu reāli atbalstu kā mazo uzņēmēju tikai Jā. tāpēc, ka šī pizza man garšo vislabāk no visām. Es nesaku, ka visiem ir jāgaršo šai pizzai. Jā. Un mēs pēc tam arī, es ceru, ka tu nepūtīsies un uzsūmēsim tavu live reaction. Droši, Pēc tam. man garšo Jā, tā pizza, es zinu. Man nav bijis pizza, kas man negaršo. Ēdiet ļoti labi, ka vietējais uzņēmējs un visu cieņu. Es to čalu pazīstu, brīvdienu pizza čalu super, lai viņam izdodas. Bet es nekad neteikšu, ka tā ir labākā pizza Latvijā. Tev tas nav jāsaka, Tieši un tā. vispār ēdiens ir nenormāli gaumes lieta. Viņa Jā. nekad nebūs priekš visiem labākā. Tā kā, anyway, mums Tieši vēl tā. pāris jautājumi, pēc tam Davai. mēs rokamies tajā pizzā. Davai. Tā, vai tu esi kādreiz apskaudis citu cilvēku panākumus? Tā, ka tu pats sev pieķer, zini, kā kādam tur labi iet, un tu tāds... Tā kā es daudz noteikti biežāk priecājos, bet man dažreiz nevis skauž, bet man bija tāds, ka ja kādam kaut kas nepelnīti, ka aiziet kaut kur pizzītu saturu, ja? Vai kaut kādu nokopētu ideju uzdot par savējo, ja? Un pasakot, tas ir manējais, un tam man ir tāds, nu, tu baigi labs cilvēks neesi. Tāda sajūta gan man bieži. Man vispār liekas, ka saturā ir tā, ka visi visus kopē, tu paņem, apgreido pa savam un mauc un vienkārši sēdies uz tiem trendiem un hypiem. Jā, protams, jā, bet tu pēc tam neuzdod to par savu. Nu, ja Par kāds savu baigs ideju. saka, ka viņš Saka, to es izdomā. izdomāju šito. Vecais, rekur, pirms tevis gadu atpakaļ, precīzi tas pats. Jā. Nu, jā, tas jā. Tādi man nepatīk. Nu, tas pats arī mūzikā ir redzēts, ka tu gan viens pret vienu nospiež kaut ko, vai pat viens pret vienu paņem to pašu mūziku un uzdod par savējo. Tas man arī tāds, vismaz kredītos uzrakst, ka tā nav tava dziesma. Nu, jā, tas nav varianti. Tas Tas nav man nepatīk. Tā skaldība, skaus man nekas neskauž, ja cilvēks kāds to panācis ar darbu, ar čista darbu un strādājis pie tā, lai viņam sanāktu. Es tikai priecājos, lai visiem izdodas. Viss mums Latvijā ir maz cilvēku, bet prieks pa visiem, kas kaut ko dara. Kāpēc šo jautājumu uzrakstīju? Tāpēc, ka tas nav bieži. Es pārsvarā arī tur, kā saka, visu tur novērtēju, priecājos tā tālāk, bet man ir bijis dažreiz, kad es pieķeru sev pie domas, ka man tāds, ka man tā kā, bišķi varbūt noskauž, ka kādam kaut kas tur rītīgi aizgājis vai kā, ne? Un tad es pats sev stāstu to, ka, tur viss kārtībā un tā kā tu strādā pie savas lietas un tā tālāk. Jā. Varbūt arī līdzīgi kā tu saki, ka kādam kaut kas, tur nepelnīt vai kā, liekas, ko tu tāds izdarīsi, lai tev tā būtu, jā? Bet es vispār ar to, jā, tā kā strādāju ikdienā un stāstu sev, ka tu beidz te niķoties un moči vienkārši pa savām sliedēm. Un viss. Tā, ar kuru cilvēku kopā tu nekad nebrauktu uz Liepāju vienā mašīnā? Normu Rūtu. Nē, tas ir. Tāpēc, ka viņam nav tiesības vai kāpēc? Jā, tad man būtu jāstūrē, es negribu stūrēt. Jā, makes sense. Jā. Labi, ar ko es nebrauktu uz Liepāju? Kāpēc? Uz Liepāju es vispār negribu braukt. Man ir maz lietas, kas man riebjās šausmīgi. Tas ir, ja zopas sāp, jā, tas man ļoti nepatīk un braukt uz Liepāju. Tas nevarētu bišķi tuvāk to pilsētu piebīdīt. Pati pilsēta ir super. Liepāja man katru reizi patīk ar vien vairāk. Forši, tiešām nice. Man tur tiešām parādās gan jauni draugi, gan vispārējais. Bet tās šoseja uz Liepāju, tas vienkārši, tu vienkārši tā kā krievu ruleti spēlēt, iegriezt to tur, ieroc un šauj savu pierē. Jo tas, cik bīstami tur ir braukt. Katru dienu tu atver ziņas un tur ir tik un tik automašīnu sadursme uz Liepājas šosejas miruši tik un tik cilvēki. Katru dienu bez mazais. Es saprotu, kas tas ir tur? Es nezinu, kā viņi to dabū gatavu arī, jā. Es par šito arī savā stand-upā runāšu, ja man būtu opcija. Pirmais, ko es aizlieku Latvijā, tas ir ar fūrēm braukt. Otrais ar motocikliem braukt, jā. Tā kā iet tā kājām man, jo tas, kā brauc Latvijā fūres un baļķvedē, tas vienkārši, es katru reizi, kad es izbraucu ar mašīnu ārpus Rīgas, man tāds, paldies Dievam, ka es uz dzīvus vēl. Jo daudz nav dzīvu. Rekur, pagājušajā weekendā Salacgrīvā 4 cilvēki nošķīlās. 5 no rīta. Kur tur 5 no rīta nošķelties? Es nezinu. Tas ir kaut kā sanāca. Tas ir crazy. Es īstenībā man ir bijis arī, kad es braucu pa ceļu un visas tās fūras, vai ne, arī, Jā. ja bezjēdzīgi kaut kā stūli brauc, vai ne, un tad es vienkārši domāju, kāpēc viņas ir tik nežēlīgi daudz? Un es sāku tāds plāno, jā, viņas mums vēd visu, ko mēs patērējam, gan ēdienu, gan reizi. Picu vēd, jā. Jā, un tad es tāds domāju, bet man visam gadam pat nevajag pusi to fūri.
huļi, viņas ir Jā. pilna pilsēta, tūkstotis fūrs katru dienu, ko viņi sved. Un ekolēnas autobusus tos arī varētu likvidēt, jo tas, kā uz Bauskas šoseis brauc ekolēni, mēs braucam galvenais no Bērēm ar satīnu, ja? Un mēs paši gandrīz uz Bērēm tikām, jo kā autobusu šoferis vienkārši nagļi kā paņem un apdzana 5 mašīnas vienkārši pa labo joslu, mēs tur, ko tagad darīt, Kas jūs debīli esat? Kas jums ir nokavējis? 1 minūte nokavējis? Ej, dirst, Jā. Kā tu teiktu, kurš ir vissmieklīgākais satīna dalībnieks? Mūsu 7. dalībnieks Nokio Katana ir rēcīgākais. Kāds viņam ir īstais vārds? Mārtiņš Plume. Viņš ir radošākais un rēcīgākais no visiem. Viņš, diemžēl, neuzstājas ar mums šobrīd. Viņš šādi piedalās dziesmu rakstīšanas procesā. Viņš ir ģeniāls, rēcīgs un viss. Vajadzēs pačikot, es negribu vienu nolikt, bet vienkārši tiešām tādu čalu neesmu. Vecajos albumos paklausies ir tās. Mārtiņš Plume. Nokio Katana var pēc tā atrast. Nokio Katana, ok. Jā, vecajos albumos viņš ir, viņam ļoti ģeniāli teksti. Viņš vienkārši staigājošs. Kurš satīnā ir visbezbailīgākais? Jānis Krīvēns, domāju. Viņš brauc, jūs esat redzējuši tos, viņš uz Āfriku tur brauc, tur pa šito te Dienvidamerikā uz Kolumbiju. Tie ir labi raidījumi, jā. Brīnos, kā viņš dzīves ir palicis. Tagad viņš drīzumā vēl uz vienu valstu brauks, es domāju, jācer, ka viņš atkal atgriezīsies. Viņš ir noteikti bezbailīgākais. Jā, Krivenšīs, starp citu, arī aicinājis podkāstu. Viņš man tur sākumā saka, jā, viņš tur uzrakstīs pa laikiem, viņš čotku, viņš man kaut ko pazud. Viņam ļoti daudz darba. Viņš nevar. Es jau arī paņēmu visu brīvdienu, lai pie tevis atbrauktu. Tad jābrauc arī 3 dienas. Ir vēl pizza pusstundu jāēd rēķinies. Labi, futbols labi, ka vakarā nav. Ak, tu nabadzīgs. Jā. Okay. Tā, tu krāji pensijai? Kaut kur tie nodokļi aiziet, jā. Bet tu reāli tu tici pensijai? Vai es ticu pensijai? Jā, vai tu reāli, jo, piemēram, es varu visiem pārējiem, es nekrāju pensiju, man pofiks viņu, man nevajag. Nemaksā nodokļus? Nē, kā es maksāju, es vienkārši nemaksāju savu algu. Kā man ir savs sijā un es vienkārši nemaksāju savu algu. Ik pa laikam es kaut ko izmaksāju, bet man atkal, piemēram, 3 mēnešu ir alga, pēc tam atkal nav alga. Tā, es nemaksāju savu konkrētu algu. Es nekrāju savu pensiju. Labi, es nesaprotu, kāds strādā. Tad to mēs varam pie pīciņas, pēc tam es tev varu pastāstīt, kā apiet šos sistēmu. Tad būs interesantāks atrast nekā tas, ko es te samontēju. Bet, kaut kur tie nodokļi aiziet. Tu dzīvo ar tādu domu, ka tu gribi sakarāt pensijai, jā? Tu tici, ka tev būs 70 gadi un tu tagad dzīvos no pensijas, jā? Es nezinu, vai man būs 70 gadi kādreiz. To es nevaru garantēt. Ja tīpaši, ja man būs jābrauc uz Liepāju. Bet kaut kur tie nodokļi aiziet, kaut kāda pensijas līmeņa krājās. Kaut ko es skatījos, kaut kādas summas. Cik tev bija sakrājies, jā? Kā es to atceros, jā. Tur bija, 5 par skaidrs tas bija, bet kāds tieši neatceros. Jā. Tā kā man liekas, Igaunijā, Lietuvā čist pa Igaunijas neatceros, viņam jau iedeva tā kā iespēju izņemt visiem. Jā. Un tas ir, man liekas, labāk. Jo, ja domājies, zināms, pa prikolu Latvijā ir, ja tu neesi tur sakārtos visas dēļ, tad, principā, ja kādam tur omcen aiziet pie dieviem, tu vienkārši atdod valstī to pensiju prikols. Kāds sakars vispār? Jā, tev ir speciāli jāsačinī, lai aiziet kaut kādai ģimenei. Kāds sakars? Jā. Ja nē, tad aiziet valstī, what the fuck? Es, piemēram, tādai pensijai vispār nekrāju, man ir vispār pofīgi. Katram savs, jā. Jo zinu, kas sanāk pēc statistikas sanāk tā, kaut kāds vidējs vīrietis tur pēc pensijas saņemšanas dzīvo kaut kādus 3 gadus. Ķipa tā starpības. Nodzerās, pareizi, nav ko darīt. Starp pensionēšanos vecumu un mūža ilgumu, vidēji sanāk, ka tev ir 3 gadus tu to pensiju dzīvo. Man nafīgi tos 3 gadus. Jā. Tā. Man arī nav žēl, manai zemītei, manai Latvijai iedot. Atceries, ja tu būsi labs pret Latviju, Latvija būs laba pret tevi. Pret mani Latvija ir brīnišķīga. Bieži vien es pret Latviju arī cenšos būt brīnišķīgs. Pafanojam hokejā, futbolā, basketbolā. Tādā ziņā es esmu tikai par. Es jau arī, es jau arī visus nodokļus maksāju, viņus nevar nemaksāt. Jā. Visi rēķini, visi iet ar PVN un tā tālāk. Tas ir nodokļi jāmaksā tāpat, ja es nemaksāju sev algu. Tā kā nedomā, ka es nemaksāju nodokļus, to nevar nedarīt. Tā neviens nedomājam, jā. Tev uzreiz aizklapēs ciet tavu padarīšanu. Jā. Tā kā jā. Labs ir, man ir karsts un mēs ēdīsim picu, tā kā es domāju, ēdam to picu, jā. Mēs varam stūrēt, mēs ēdīsim tūri. Tas ir aizkadram. Tagad beigās tev, vai tev ir kaut kāds viens jautājums, ko tu man pajautāt? Kas parastās par saviem tetovējumiem? Ko tieši vienkārši pastāst, kāda nozīme, jā? Jā, kāpēc tieši tas ir uzbliedzis? Es domāju, vai man vajag vēl tetovējumus vai ne? Parādi.
Šis pirmais tetovējums, šis ir, starp citu, Go Beyond, ja? Tas ir no jauniešu attīstības programmas. Mans pirmais, starp citu, es nezinu, vai tu to atcerēsies, ja tu vispār neko neatceries. Es vispār neko neatceros. Es to esmu pamanījis. Šis smadzenes nokurīts jau. Jā. Un, jo tu biji mans šitajā programmā, reku man diploms ir, redzi augšā? Jā. Šitajā programmā tu biji man kaut kāds tur mentors skaities. Es atceros, mēs sazvanījāmies kaut kādā tur Zoomā vai kur. Jā, un tu man ķipam tur mentorēji, kas kaut kādām sociālo tīkla lietām, kroči, tas viss bija bezjēdzīgi. Protams. Kroči, es nezinu, kāpēc es tev nepiesaistīju. Tevi piesaistīju, iedod man kā mentori. Un man par to nemaksāja vēl gaļā. Jā, tu atbalsti jauniešus, Bāliņi pasaka, kā lietas jādara. Kad tie jaunieši mani atbalstīs, pērciet biļetes tagad jaunieši. Pērciet biļetes tagad, 3. oktobrs Rīdziņā, pēc tam vēl dažādas pilsētas. Jā, forši. Vidējais Latvijas, vidējais Latvijas. Nu, par tiem tetovējumiem. Šis bija pirmais, tad šitai ir kārša izspēle, Kārtas patīk, jā. Arī džokerīts. Nevis, ka kārtas patīk, bet tas ir tāds atgādinājums par to, ka mums katram šajā dzīvē ir iedalīts kaut kādas kārtas, vai ne? Nu, un ir vienīgais, ko tu vari mainīt, ir kā tu izspēlē tās kārtas, kas tev ir. Un tas tā kā atgādinājums par to. Nu, un, protams, arī paturēt kā džokerīt nekad nenāk pa sliktu. Jā. Nu, un šitas ir man meitiņa Šarlota. Forši, ko mēs izrunājam. Forši, ļoti labi. Tā kā tā. Ok, labi, Bāliņ, tu esi nofiltrēts. Dod roku, jā? Nofiltrēts. Skatieties šo epizodu, skatieties arī pārējās. Jā, tu viņiem beigās saka, lai skatās šo epizodu. Jā, tieši tā. Noskatieties šo epizodu, ja jūs esat noskatījušies, jā? Ja jūs tikko vairāk kā stundu skatījāties, tad paskatieties, ko jūs tikko esat noskatījušies, jā. Jā, tā kā paldies visiem, kas skatījās. Piesakojiet šim podkāstam, piesakojiet arī Bizi vaļā, piesakojiet arī maniem sociālajiem tīkliem. Jā. Un pērciet Bāriņa arī kaut ko nopērciet. Bāriņā varat nopirkt kaut ko, jā. Bet Edgara Bāliņa stāvizrādes vidējais Latvijas, jā, pērciet biļetes, iemetīšu linku un tev piesakot kaut ko? Es domāju, ka man nevajag sakot, tas ir kaut kāds muļķības, kā liek. Bet, nu, ja kāds mans Instagramā TikTokā var pasakot, es actually cenšos taisīt kaut kādu normālu saturu, bet nekas nesanāk. Zini, ko Sandijs Semjonas teica? No. Viņš teica, ejiet dabā. Ejiet, vispār, jā, ziniet, kur ejiet? Aiziet uz Latvijas futbolu, uz Latvijas virslīgu. Nu, taču, kāds muļķības? Nē. Labi, tad ejiet dabā. Tad ejiet dabā. Vāciet ērtis, nosprāksiet, davai ejiet dabā. To nē, bet futbolu nestieties, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Davai, čau visiem. Atā. Šeit nav masku, nav lieku sienu. Vārdi plūst kā upe dienu. Tu nāc un runā, viss ir vaļā. Uguns deg un doma klaļā. Teikumi griežas kā